Es domāju, ka vislabāk uzdāvināt ir laiku, ko varētu pavadīt kopā. Šajā visnotaļ straujā 21. gadsimtā mums tik maz laika ir vienam priekš otru, un es domāju, ka Valentīna diena būtu ļoti piemērots laiks, lai vienkārši pabūtu kopā starp darbiem, skrējieniem un tam līdzīgi. I think the best present for a woman would be either a book or chocolate. Цветы шампанское. Я думаю, плюшевый мишка какой-нибудь, конфеты. Для женщины? Тяжело, я не знаю, я просто боюсь сейчас проговориться. Так, давайте, это будут просто цветы. Большой апельсиновый букет. А вы? Внимание, романтика. Внимание. Liekas, mīlestība iet caur vēdera. Noteikti kaut kas labs jāsagatavo. Arī laiku! Iedomājieties, arī laiku! Nē, bet ja mēs par tādām materiālām vērtībām, protams, es domāju, ka sievietēm vienmēr var dāvināt smaržas, dārglietas. Viņām ļoti patīk visādi svīguļošie driļukie un viss kaut kas tāds. Viņām ļoti patīk. Jā, noteikti. Un vīriešiem savukārt jaunas kēdes priekš basketbolu kaut kādas tur vai tenisi, kaut kādu raketi vai kaut kas tāds vīrišķīgs varētu būt. Jā, nu sportam kaut ko. It sevišķi vīrietim ir varbūt kaut kāds nedaudz liekais svars, teiksim, tā kā man, ja? Man sieviete uzdāvina botus un saka, vecīt, ej, beidzot paskrēt kaut kur apkārt. Savādāk tu sēdi mājās, audzē riepu un tam līdzīgi. Tas tāds žests. Tāpēc varbūt nevajadzētu dāvināt varbūt mazgāšanās līdzekļu ziepes, jā, vai šampuns kaut kāds cilvēks ar produktu. Es tiešām kaut kā neesmu paskājies. Tā, man liekas. Наверное, часы. Я без понятия. Sievietēm vieglāk izdomāt. Vīrietim? Kaut kas sportisks, kaut kas tāds, kaut kas aktīvs un tā, lai ir jautri, jo vīriešiem jau nepatīk tās kaut kādas bieži vien banālās lietas, un tad vienkārši sieviete var paņemt savu vīrieti, aizbraukt uz kalnu vai palikt un noiet kalnu namiņu, un tad būs forši, kad sievietē, kad vīrieti. Не знаю, может быть, какая-нибудь игрушка. Знаете, ну, в смысле игрушка, как у детей, там машина на пульсе управления, вертолет. Trakāko droši vien jau, kad es kaut kas daudz darīts sievietes labā. Nu, bildinājums man bija, es savu sievieti bildināju, tā teikt, kustības vidū, apļa kustības vidū, tādēļ, kur brauc apkārt mašīnas, nokrita ceļos, lūdzu viņas roku, apkārt brauc mašīnas un pīpināja. Tas tāds interesants moments bija no dzīves, jā. Мы поехали на море. Да, мы знакомы совсем недолго, буквально. 3 месяца. Да, и вот мы решили приехать из Минска на море в Паланг. А потом решили приехать сюда. Наверное, это самый безумный поступок за все время нашего знакомства. Coming to Latvia. Jā, nu, lai jauniem cilvēkiem pietiek iedvesmas mīlēt, lai mīlestība būtu patstāvīgāka, lai attiecības veidotos skaistas, lai jaunie puiši rūpētos par savām meitenēm, dāvināt ziedus, kādus saldumus, lai ieklausītos, ko meitene domās, teiksim, domā un vēlās, lai tas nebūtu tā tikai svētdienās, bet lai tas būtu arī tā kā ikdienišķi. Jā. Priecīgi svinēt Valentīna dienu, to ieviešot kā jaunu tradīciju Latvijā. Okay, I would write, I'm falling for you, and I would attach a picture of a Flappy Bird application. That's all. Galvenais Valentīna dienu sagaidīt tur, kur ir tavs sirds, nav svarīgi, ja pat tādēļ nāksies pārceļot tajā dienā visu pasauli. Kam ir otra pusīte, es novēlu viņu saglabāt, novērtēt un turpināt mīlēt, un tiem, kuriem vēl nav otras pusītes, nu tad novēlu nebēdāties, vienkārši tagad viņai nav īstais laiks, vēlāk būs nākamajā Valentīna dienā. Ну, зная то, что я 3 года была одна на День Святого Валентина, я хочу им пожелать то, чтобы они нашли свою истинную любовь и
sievai, es pat nezinu, es tik daudz, ko viņai gribētu vēlēt, no pilnīgi vispār tā, es nevaru iedomāties, pirmais, ko lai es tev mīļā sievu novēlu. Nu, paciet mani lūdzu vismaz vēl līdz 60 gadiem, kā mēs esam solījuši līdz tam pensijas vecumam, un tad jau gan jau mēs būsim pieraduši viens ar otru, bet, nu jā, paldies tev, ka tu man esi, paldies, ka tu man esi dāvājis 2 bērnus, mēs būsim mūžīgi laimīgi kopā.